Sveiki! Mani sauc Gvido, jaucu kokteļus un sajūtas. Un šoreiz pagatavošu kokteili uz džina bāzes ar nosaukumu The Blue Moon. Šajā kokteilī es izmantošu kvalitatīvo London Dry džinu Bombay Sapphire, nedaudz violīšu sīrupu un svaigu citronu sulu. Gatavojam kokteili The Blue Moon. Kokteili mēs pasniegsim šādā te smukā kopu glāzē. Esmu ielicis jau ledu un ledus mums dzēsē glāzi, tādējādi pasniedzot augstu kokteili augstā glāzē, jūs saglabāsiet pareizo temperatūru. Nu ko, ķeramies pie darba, sajauksim mūsu sastāvdaļas šeikerī. Izmantojam kvalitatīvo Bombay džinu, kur mēs pildam 60 ml iekšā šajā te mix glāzē. Nākamā sastāvdaļa būs violīšu sīrups no Monin. Sīrups ir 15 ml. Jā. Un 30 ml svaigas spiesta citronu sula. Tātad ņemam riktīgi citronu. Tā, šeit būs 25. Un vēl 5 ml. Tieši tā. Super. Nākamais etaps. Visu šo te sajauku šeikerī. Ņemam šeikeri, pildam iekšā ledu. Un visas sastāvdaļas sajaucam. Jā, roka ir nosalusi, tad tas nozīmē to, ka kokteilis ir atdzisis pilnībā. Tagad liekais ledus nevajadzīgais, mēs viņu metam vienkārši ārā. Glāze mums ir nodzesēta. Labi, un pildam mūsu The Blue Moon kokteili pasniegšanas glāzē. Super. Dekorā mēs izmantosim citrona mizas gabaliņu. Jā. Ņemam vienkārši citronu miziņu, bišķīt iespiežam ēterisku eļļiņu, sagriežam un liekam iekšā miziņu glāzē. Ko, dāmas un kungi, šis ir kokteils The Blue Moon. Atliek vienīgi iemācīties slaveno Michael Jacksona moonwalku.